Es pats eju uz bibliotekām, un kad es tur eju, tad cilvēku tur ir diezgan daudz. Iespējams, tas ir skaidrojams ar to, ka varbūt bibliotekās tomēr ir pieejami tādi resursi, kuri katram mājās nav, vai arī dēļ tiem pašiem finansu apsvērumiem, ka bieži vien nav jēga grāmatu pirkt, ja tu viņu lasīsi tikai vienreiz, un viņi ir tur bibliotekā. Bet par to drukāto vārdu un to, kas ir pieejams varbūt internetā vai digitālā formātā runājot, tās lietas, tu pareizi saki, man šeit ir pilnīgi nesalīdzināmas, jo es nezinu, kad parādījās kaut kādi pusfabrikāti un mikroviļņu pārtika, tas nenozīmē, ka cilvēki pēkšņi ēd tikai makaronus, kas aplējami ar ūdeni un vairs nepavada stundas mājās, lai gatavotu kaut ko smalkāku, foršāku. Vai apmeklēt restorānus, pieņemsim, kas ir publiski ēstot, tāpēc kā biblioteka ir publiski lasītava. Šis ir tāds diezgan normāls process. Ja? Mēs varam teikt, kā rakstības ieviešana, drukas mašīnas ieviešana izmainīja to brīnišķīgo komunikācijas procesu, kāds bija pirms tam, kad mēs visu atcerējāmies no galvas. Ja? Mēs zinājām visus stāstus, visas pasakas, visus notikumus, ja, atnāca jauns cilvēks no svešas zemes, ja, tad mēs 3 dienas sēdējām un klausījāmies visus jaunumus, ko viņš ir stāstījis, un viņš arī mācēja pastāstīt, ja. Viņš mācēja nodziedāt eposu, ja, kurš gāja vairākus vakarus pēc kārtas, ja, galvas tas viss ir mainījies. Starp grāmatām, piemēram, un internetu, ka internetā tas saturs varbūt ir vairāk, ātrāk atrodams, noformēts, foršāk ar kūliem video un bildēm, bet tur šausmīgi trūks pa vidu tās cenzūras, ko grāmatu gadījumā, pieņemsim, nodrošina izdevniecība. Viņi neinvestēs naudu, drukājot muļķības kaut ko un tam līdzīgi. Un tas dators un internets ir ļoti īpatnējā veidā vienīgais no mums zināmajiem mēdījiem, kas cenšas mūs pilnībā paņemt. Pilnībā, tā, ka tas, jebkurš no iepriekšējiem, ja grāmatu paņem uz kādu laiku palasīt, iebāz kabatā, bet arī nelasīja visu laiku, avīzes tāpat, kino arī uz kādu mirkli, tur pat televīzija nav tāda, kas visu laiku vai radio, ja. Tad dators un internets ir tāds, kas paņem mūsu pilnībā. Ja? Tur vienīgi varbūt miega laikā mēs tad neesam kaut kādā saistīti, ja? Bet tā ambīcija internetam ir tāda, ka mēs tur visu laiku pavadīsim. Ja? Patiesībā tā ir tāda sevis mānīšana, ja tu to visu sauc par darbu. Man ir baigi svarīgi tur būt iekšā, bet patiesībā tas darbs jau notiek. Lai cik banāli tas neskanētu galvā, prātā. Mums nepietiek tikai ar to, ka mēs zinām, kur kaut ko var atrast, tāpēc, ka radošai idejai vajag tādu radošu sintēzi galvā, kas notiek, kur ir jābūt ļoti daudzām un dažādām lietām. Ja? Es varu tikai tad īsti izanalizēt, teiksim, salīdzināt Raiņa dzejoļus ar Čaka dzejoļiem, ja tie dzejoļi jau man galvā ir. Ja es vienkārši zinu, ka viņi ir, tur ir atrodami un tur ir atrodami, man no tā nekāds labums nav. I've been